Mums tas izdevās. Labvakar, dāmas un kungi, esiet sveicināti. Pirms vairāk kā stundas noslēdzās CVK partiju reģistrēšana sarakstiem pašvaldību vēlēšanām, un mums tas izdevās. Jau šodien ap 3-4 dienām bija skaidrs, ka mēs paspēsim reģistrēties pilnīgi visiem 42 novadiem Latvijā. Nekas tāds iepriekš nav darīts, kur partiju saraksts vienots kopīgs ar vienu nosaukumu startē pilnīgi visos novados. Pat tagad arī tur kaut kādi zilie zemnieki vai kas tur citi mēģināja startēt. Viņiem tur nācās kaut kāds alianses veidot vienā pagastā ar vieniem, citā novadā ar otriem. Vienā tēlo, ka konkurenti, otrā brāļojās, tur vienā sarakstā iet kopā. Nu, kas tas pa teātri ir? Mums tas izdevās. Starp citu, gribu pateikt paldies lielu mūsu atbalstītājiem visiem, kas palīdz arī šo te drošības naudu savāk, lai varam iemaksāt depozītu suverēnai varai, Julijai Stepaņenko, un viņas komandai gribu pateikt paldies, bija forši ar jums sadarboties. Ar katru reizi mēs arvien, tā teikt, labāk iepazīstam kolēģis no šīs partijas, un jā, mums forši sanāk sadarboties uz tādu pozitīvu humora noskaņojumu viļņa, tāpēc, ka mūsu mērķis un misija ir vienots. Vecos politiskos zombijus no pagastiem izmest ārā, pagastu večus kaut kādus tur žvaiprāts, kas tur darās. Paldies arī tiem neitrālajiem kandidātiem, kas mums pieteicās un nāca palīgā. Olainē, Jelgavā, Jēkabpilī skaitā, kas, jā, ir varbūt nav mūsu partijas biedri pagaidām, bet teica, ka atbalsta mūs un tāpēc grib nākt pastiprināt mūsu sarakstus. Vēl šur tur, tā kā ļoti forši, malači, nu un jau sāk nākt pirmās negācijas. Kaut kam jau tur laukos draud, kur tu tur sataisījies, kaut kur jau streso domas darbinieki, jau satraukušies, jau te kaut ko intrigojās, jau kaut ko te ņemās. Citur atkal tie domas darbinieki jau kaut kādu informāciju sūta, kaut kādus skandālus, kaut kādu noliet, grib kaut ko jau saka, malači, beidzot kāds izgaismos visu šo te sapuvušo iekārtu, kas ir visās Latvijas pašvaldībās. Nu, par Rīgu mēs nemaz nerunāsim. Mūsu karaļvalsts galvaspilsēta, kur ir korupcijas galvaspilsēta iespējams Eiropā, ja ne pasaulē. Nu, gan jau ir vēl korumpētāki, protams, arī. Bet, nu, lūk, šādi te situācija. Un tie, tur jau kaut kādas vietējās propagandas avīzītes jau raksta, redz, cik tur viņiem tur maz kandidāti un tā priecājās. Kādi vēl kandidāti? Mēs visu izgaismosim, kas jums tur notiek. Mums, starp citu, daļā novadu, protams, ir pilni saraksti. Šur tur vidēji, šur tur nav tik pilni saraksti, bet kopā aptuveni gandrīz nepilni 500 cilvēki, 500 mūsu biedri un visu apvienību tika reģistrēti. Varat iedomāties, kas tas par darbu, 500 anketas, aizpildīt, sareģistrēt, visu izdarīt. Mēs 10 cilvēku palīdzējām, iemācījām uzinstalēt elektronisko parakstu, Smart ID, iemācījām lietot un tā tālāk. Tāpatās ar roku anketiņas bija vēl daudzas, braucām, savācām visus parakstus, visu izdarījām, paspējām laikā iesniegt visos 42 nodos. Es saku, iepriekš tas nekad nav darīts. Jā, loģistika, jā, menedžments, mēs bez resursiem paši to visu ņēmām un izdarījām. Es nesaprotu, kāpēc lielās partijas, kurām ir miljoni, to nedara. Un tev ir saprast, ka Latvijā kaut kāda ietekme ir sadalīta, ka viņi tur negrib šādi te, ka tur viena partija jaucās. Tāpēc ir tik maz partijas. Šur tur tikai kandidē kaut kādas 5-6 partijas. Nu, varat iedomāties visā Latvijā. Kur tad ir lielās partijas? Kāpēc viņas nav pa visu Latviju? Tāpēc, ka tā kā gandrīz kā mafijas struktūrā te iespējams ir sadalījuši ietekmes zonas un viens otram netraucē. Un tagad mēs kā tāds dadzis acī pilnīgi visos 42 novados būsim, par mums varēs nobalsot visā Latvijā, jebkurš cilvēks. Un mēs to visu izgaismosim. Mums tur tikt ievēlētiem sekundāri, jā, ļoti forši būs, nākat atbalstat ievēlēt mūs, bet mēs kā kandidāti pat arī izgaismosim, filmēsim, parādīsim visu tur, kas pa šitiem gadiem tur ir sadarīts, kādas zelta miskastes un zelta tolets ir sabūvēts, kādi visi konkursi un kas tik tur nedarās. Mēs to tagad celsim gaismā, beidzot kāds par to runās. Un nebūs te nekādas brāļošanās. Cilvēki ir noguruši no šīs te politmafijas un korupcijas. Jā, kaut kur pietuvinātās ģimenes, tur visi tur laukos, tur kaut kādi celtnieki un pārējie, kas tur barojās. Tur daži pa miljonāriem kļuvuši, pilnīgi oficiāli jau ir, ja? Tikai tāpēc, ka mierīgi apgūst pašvaldību budžetu šādā te veidā. Tā zelta tolete Jēkabpilī pa 70 000 eiro nevarēja lielie tie veči uzņēmēji pavelti pilsētai uzbūvēt vienu podu, kur pačurāt.
lai nav pilsētas laukumā jāčurā. Nevarēja uzdāvināt kā dāvanu pilsētai tie, kas tur ir barojušies gadu desmitiem, kas ir kļuvuši par multimiljonāriem Jēkabpilī, tai skaitā uzņēmēji, kas piesūkušies domai tur. Nevarējāt jūs uzdāvināt pilsētai svētkos, nezinu, tur kaut kādā gadadienā toleti vienu uzbot smuku, tur ar 5 toletiem kā ārzemēs, tur ar sensoriem, ar visu, ka viss notiek smaržīgs, ja, tā kā Vācijā vai kaut kur, ja. Bet nē, pat dārgo, pat tur jūs vēl nokāsāt 10 reizes dārgāk uzbūvējāt pilsētai. Atkatos vēl sadalījāt, iespējams, tur ar visiem un paši vēl sadārdzinājāt un peļņu jums, uz tā ir jums kauna nav. Visās pašvaldībās šis te ir. Jūs esat šitā te gana atbaroti un atbarojušies. Laiks pārmaiņām, draugi mīļie. Un apvienība Jaunatvieši, suverēnā vara, nāks visās pašvaldībās nāks, kā tāds jums zombijiem, kā gaismas stars tāds no rīta nāks virsū, jūs tur, vajag jums pārvēlēt naudu, vajag. Maz jūs tur sagrābušies esat. Cilvēkiem kaut ko būtu izdarījuši, kauns nav kādi, jums tur ceļi ir, mēs tagad te pabraukājām, visu Latviju ir apbraukta. Nu, fenomenāli, Eiropas Savienība, OECD un kas tik vēl mēs te neesam. Šādā te stāvoklī valsts ir nolaista. Tāpēc, draugi mīļie, laiks ir pārmaiņām. Apvienība Jaunatvieši, suverēnā vara, visos Latvijas novados mēs tagad esam, visur ir mūsu cilvēki. Visi jūs atbalstat manu komandu, Gloriju, Artūru, Edgaru, Jūlijas komandu tāpatās jūs atbalstat nobalsojot par mūsu sārakstu. Principā jums ir jānāk balsot par sārakstu, un ticiet man, tur ir forši, vienkārši parasti cilvēki, kuriem ir sirds pareizajā vietā, un iebalsos jebkuru no šiem mūsu cilvēkiem, ticiet man, viņš pateiks nē vēja parkiem. Un tur nevajag būt nekādam profesionālim ar nezinu kādiem tur diplomiem un izglītībām un nezinu ko. Ko tas dod? Jūsu tie visi profesionāļi ir korumpējušies, iespējams. Un tāpēc balso par vēja parkiem un visām citām lietām, kadastrālajām vērtībām, reiz 7 un visu pārējo, tā skaitā saimā, jā, neiebilst. Tātad tur nevajag nekādus profesionāļus. Vajag cilvēkus, kas pasaka jā vai nē tādam vēja parkam vai visiem pārējiem murgiem, ko jūs tur esat ārzemju uzdevumā sataisījušies darīt un jau darat. Un pateiks nē. Un viss. Un ejiet jūs pamēģiniet tur piekukuļot kādu mūsu biedri drosmīgākie cilvēki Latvijā. Viņi jums pateiks nē un paņems vēl izgaismos jūs. Tā kā nebūs vienkārši ar mums, nebūs vienkārši, bet Latvijai šādas te pārmaiņas ir vajadzīgas. Un jocīgi, ka jums tur nebija visu šo te laiku citas partijas, ka jūs tur savā sulā vārījāties. Un iedzīvotāji novados, protams, kādas jums tur pārmaiņas uz labu varēja būt. Ka vienas un tās pašas 5-6 partijas jūs tur katru reizi ievēlat, un ko te viņi nav izdarījuši vēl līdz šim? Tad viņi tagad nākamos 4 gadus jāsolās darīt un tā tālāk. Viss tas ir muļķības. Tāpēc, dāmas un kungi, nāciet mūs atbalstīt 7. jūnijā. Jā, pēc 2 mēnešiem nepilniem, jau gandrīz būs vēlēšanas. Gatavojieties jau tagad, nebūs vienkārši, tikai nobalsošana nepietiks. Mums vajadzīgs jūsu atbalsts, jūsu palīdzība. Nāciet palīgā, organizēties katrā novadā, domāsim kampaņu, darīsim kopā tā, lai panāktu pārmaiņas jūsu novadā, lai vismaz izgaismotu, kas tur ir sadarīts, un lai tie kungi, kas jums tur ir uzkundzējušies, kaklā uzlīduši, lai viņi vismaz darītu to, kas viņiem ir jādara, un pavelti, nevis visur ar sadārdzinājumiem un visur ar atkatiem, manuprāt, iespējams. Mani sauc Rudolfs Brēmanis, visiem milzīgs paldies par atbalstu. Mēs esam paveikuši grandiozu darbu, tātad 500 cilvēki gandrīz reģistrēti, apvienība Jaunatvieši, suverēnā vara, visā Latvijā, visos 42 novados. Mēs esam visur, mums varēs atbalstīt un nobalsot pilnīgi visā Latvijā, jebkurš cilvēks. Tāds bija mūsu mērķis un uzdevums, un mēs to paveicām. Malači visi, paldies jums, un tiekamies jau pavisam drīz. Rīt visdrīzāk jāaiziet pie friziera, beidzot ir šodien Edgari, jānosvin Edgara Dārznieka vārda diena. Un visiem pārējiem Edgariem sveiciens.